Labdien! Šodien parunāsim par Forex iesācējiem. Zem šī video būs smalkāks apraksts par to, ko vajadzētu zināt un dažas atbildes uz visizplatītākajiem jautājumiem, kas attiecās uz Forex. Tāpēc iesaku visu izlasīt no sākuma līdz galam. Tāpat tās šeit izrunāsim par brokeriem, jo viena no biežāk uzdotiem jautājumiem ir, kur tirgot, kādu brokeri izvēlēties. Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo brokeri ir ļoti daudz un ne visi ir godīgi. Un principā es ieteiktu uzticēties pārbaudītām vērtībām, ja brokeri, kas jau strādā 10 gadus, varbūt vairāk, un ir ļoti daudzi cilvēki, kas tirgo un uzticās šim te brokerim. Jo ir bijuši gadījumi, kad ir krāpniecības mēģinājumi tā tālāk, tāpēc brokeri izvēle ļoti svarīgi. Un arī saitā ir sadaļa brokeri, tur ir mūsu pārbaudīti brokeri, ar kuriem tiešām tirgo sen, ar kuriem nekad nav problēmas, kur izmaksā naudu un ir godīgi pret saviem lietotājiem. Nākšais jautājums, ko mēs varētu parunāt, ir ar ko sākt. Un tāpēc es ieteiktu vispār sākt ar kādu kursu Forex iesācējiem, kas arī ir mūsu mājaslapā. Tur tiks atbildēt ļoti daudz jautājumu par Forex, kas tas ir, tehniskā analīze, vidējās slidošās un vispārējais tur atbalsta punktu un tā tālāk. Tāpēc pēc šī te pirmā raksta izlasīšanas es jums ieteiktu sākt ar Forex iesācējiem, kas ir mūsu saitā. Un viens no maniem ieteikumiem, pirmkārt, nesteidzieties tirgot uzreiz. Nesteidzieties likt īstu naudu, no sākuma patrenēties demo kontā, jo tas jums nākotnē var mazināt jūs zaudējumus, jo uzreiz pirmajā nedēļā, otrajā nedēļā neviens nevar iemācīties pelnīt Forexā. Tas jums ir jāsaprot. Šeit nav vieta, kur vienkārši ieslēgt datoru un sākt stundās pelnīt 1000. Nē, tā nebūs. Jums, protams, var paveikties un jūs varat uzminēt kustību, jūs varat nopelnīt daudz, bet ilgtermiņā jūs vienalga zaudēsiet, ja jūs nesapratīsiet, ko jūs darāt. Tāpat tās ir pieejams apraksts par PAM servisiem. Tas ir tad, ja jūs paši nevēlaties tirgot, ir servisi, kuri ļauj kopēt profesionāļu tirgotāju kontus, viņu darbības, vai arī investēt viņos. Tātad sekojuši, ko tas nozīmē. Jūs varat izvēlēties traderu pēc viņa statistikas, ieguldīt viņā naudu, pieņemsim 10 000 vai 1000. Un katru mēnesi attiecīgo komisiju viņš savāks sev, bet plusu, kas ir bijis, to jūs būsiet nopelnījis. Tas ir vēl viens variants, kā tirgot Forexā, ne ar savām rokām, bet atrast cilvēku, kurš to māk un labi dara un uzticēt viņam savus līdzekļus. Protams, labums ir kāds, ka tas viss ir tā, ka tas ir caur brokeri un savu naudu jūs jebkad varat izņemt. Jebkad. Protams, tas arī tāpatās ir liels risks, bet var pameklēt konservatīvāks tirgotājs un mazināt savu risku. Varbūt arī mazināt peļņas procentu, bet to mēs apskatīsim, ir atsevišķa sadaļa par PAM, varēsiet apskatīties. Un ja jūs, protams, gribat tirgot paši, tad es teiktu, ka iemācīties tirgot tā, lai 5-10% mēnesī peļņa, tas nav sarežģīti, bet tas ir jāmācās. Pasaulē vadošie traderi pelna 30, 40, 50% mēnesī. Ja jūs sasniegsiet šādas rādītājus, jūs varēsiet iegūt ļoti daudz investoru. Un nav svarīgi, vai jūs strādājat ar $100 un rādat stabili mēnesī 30%. Jūs dabūsiet viegli 10, 50, 100 tūkstoši, ar kuriem jūs varēsiet pēc tam tirgot un savākt komisiju par tirzniecību sev. Tāpēc šeit Forex ir milzīga perspektīva un ir jāmācās un vēlreiz jāmācās.
Un ir arī manuālā tirzniecība. Tad, kad jūs tirgojat pats savām rokām, ieslēdzat datoru, skatāties grafikus, spiežat buy sell, un ir arī robotu tirzniecība. Es neieteiktu sākt ar robotu tirzniecību, jo no sākuma ir jāsaprot, ko un kā kustās tirgus, ko viņš dara. Un lai jūs saprast arī, ko dara robots, kāpēc viņš to dara un kāda viņam ir perspektīva. Jo ir automatizētas sistēmas, tu vienkārši uzliec, ieslēdz programmu, un viņi tavā vietā tirgo. Un jebkuru stratēģiju, kas ir pelnoša, var robotizēt, un tātad pelnīt automātiski. Tas ir vēl viens liels bonus Forexam. Nu ko, es teikšu tā, izdara pirmo soli, tas ir viegli. Paldies, tradelikeGuru.com. Un tiekamies stratēģijās, lasat mājaslapu, skatāties, apspriežat fórumā un atcerieties, ka tie cilvēki, kas būs mūsu partneru saitu, partneru brokeru lietotāji, mēs vienmēr palīdzēsim un atbildēsim uz jūsu jautājumiem Skype'ā. Un tieši, kas saistīts ar mūsu stratēģijām, ko mēs izvietojam mājaslapā. Un droši jebkurus jautājumus atbildēsim. Labi, lai veicās jums. Visu labu!